Sveicināti visi fiziķi! Šodien mēs runāsim par inerces momentu. Kas vispār ir inerce? Inerce ir ķermeņa tieksmes pretoties ātruma maiņai. Braucot mašīnā, kad tiek veikta strauja bremzēšana, mūsu ķermeņa veik kustības priekšu. Tomēr mēs tiekam apstādināti drošības jostas dēļ. Šī ir inerce, bet kas ir inerces moments? Tāpat kā inerce, kas pretojas ātruma izmaiņām, inerces moments pretosies leņķiskā ātruma izmaiņām. Ja ķermenis atrodas rotācijas kustībā, tad inerce vairs nav atkarīga tikai no ķermeņa masas, bet arī no attāluma līdz rotācijas asī. Lai demonstrētu inerces momentu, aplūkosim situāciju slidotavā. Daļslidotājs slidotavā, kā rādīts video, griežas, tā ir izplastas rokas. Bet kas notiks momentā, kad daļslidotāji tās pievilks pie sevis? Ja tu minēji, ka tā sāks griezties ātrāk, tev ir taisnība. Ko tu novēro, ir inerces momenta samazināšanos un leņķiskā ātruma palielināšanos. Slidotājs samazina savu rādījusu, pievelkot rokas pie sevis, ķermeņa centra. Kad slidotāja ievelk rokas, viņai ir mazāks vidējais rādījus, kā rezultātā ir mazāka rotācijas inerce, momenta inerce un spēja iegūt lielāku leņķisko ātrumu. Veiksim mazu eksperimentu, lai pārbaudītu iepriekš minēto. Slidošanas prasmes nav mūsu stiprā puse, tāpēc mēs meklējām alternatīvu. Redzam, ka Patricija sēž uz krēsla, ko Sāra iegriež. Patricijai rokā ir vienādi svari. Tas ir, lai mēs labāk varētu novērot izmaiņas momentā. Kad Patricija ievelk rokas pie sevis, ir redzams leņķiskā ātruma izmaiņa. Lai labāk saprastu, vieglāk definēsim notiekošo. Saprotam, ka inerces moments ir pretošanās. Tā darbojas kā pretestība. Tad, ja mums ir liels daudzums ar inerces momentu, kas naidojas ar leņķisko ātrumu, loģiski leņķiskais ātrums būs mazs, jo dominanci izrāda inerces moments. Dodamies veikt eksperimentu. Eksperimentu sākām ar to, ka mēs paņēmām visus vajadzīgos piedarumus – svarus, plasmasu bumbiņu, metramēru, bīdamēru, datu reģistrātoru, gaismas vārtus un rampas celiņu. Veidojiet bumbiņu uz rampas sākuma daļas. Tā ripoja lejup. Bumbiņas ceļu mērīja gaismas vārtu. Pie gaismas vārtiem bija pievienots datu reģistrātors, ar kura palīdzību mēs bijām spējīgi noteikt visus mums nepieciešamos mērījumus no punkta A līdz punktam B. Uzceltajai rampai tika izmērīts gan augstums, kurš tieši ietekmē momentālās inerces lielumu, gan garums, kuru mēs izmantojām ātruma aprēķināšanai. Eksperimentu veicām 5 reizes, iegūtie dati tika pierakstīti un aprēķināts vidējais ātrums. Kad visi nepieciešamie mērījumi tika iegūti, mēs tos ievietojam formulā un aprēķinājam vajadzīgo. Bet kā mēs iegūstam formulu? Lai no šī eksperimenta mēs varētu uzzināt inerces formulu, neizmantojot visbiežāk izmantoto formulu inercei, kas ir inerce ir 2/5 no masas reiz rādījus kvadrātā, mēs izmantosim fizikas nezūdamības likumu. Pieņemsim, ka mums ir slēgtā enerģijas mehānisma sistēma, kur mums nav enerģijas zudums. No tā mēs varam saprast, ka vienīgais, kas mainīsies, ir enerģijas forma, kura pāries no potenciālās kinētiskajā. Ripojot lejā, uz bumbiņu iedarbosies 2 veidu kustība – virzes kustība un rotācijas kustība. Tāpēc, ka abas šīs kustības notiek vienlaicīgi, mēs tās saskaitam. No šī mēs iegūstam, ka masa reiz gravitācija, reiz augstums ir vienāds ar pusi no masas, reiz ātruma kvadrāta plus pusi no impulsa momenta, reiz leņķiskā pātrinājuma kvadrātā. Skatāmies, kāds rezultāts mums sanāk pēc formulas inerce ir 2/5 reiz masa reiz rādījus kvadrātā. Salīdzinot rezultātus, mēs redzam, ka skaitļi līdz galam neskrīt. Šis ir mērāmo kļūdu dēļ, neprecīza mērījuma noteikšana mērāmajiem lielumiem. Šajā video mēs noskaidrojām, kas ir momentālā inerce un no kā tā rodas. Veicot gala eksperimentu, atcerējāmies mehāniskās enerģijas nezūdamības likumu. Bumbiņas potenciālā enerģija, ripojot leju pa rampu, pārvērtās virzes un rotācijas kinētiskajā enerģijā. Pēc visiem zināmākās formulas lodei inerces moments ir 2/5 no masas reiz rādījus kvadrātā. Praktiski pārliecinājāmies, ka bumbiņas inerces moments nosaka tās kustības raksturu un gala ātrumu, ripinot lejup pa slīpu plakni.